Ļoti interesanti fakti, ko atcerās atmiņūdens. 2020. gada 9. oktobris Rečeka raksta, ka Pļaviņš izplata melus par elektronisko anketēšanu. Citāts. Viņš apgalvo, ka no 12. oktobra sabiedriskās vietās varēs iet tikai tad, ja cilvēkam būs veikts antivielu tests, kas parāda COVID-19 izslimošanu, vai arī pret to būs saņemta vakcīna. Nekas no tā nav taisnība. Tā rakstīja Rečeka. Un interesanti, kas notika tieši 12 mēnešus vēlāk. Veikali būs pieejami tikai cilvēkiem ar tiem saucējumiem zaļajiem certifikātiem. Atmiņūdenim ir kāda atmiņa? Laba atmiņa. Viņa laiks ir beidzies. Ir pavisam cita sajūta, ka tu pats izlem, ko dzert. Laiki mainās, un ir laiks dzert savu ūdeni. Memory water. Pasūti uz mājām ar piegādi.